Indra, kā tu jūties taisot pankūks? Īpaši šīs pankūks. Es jūtos Īpaši biezās. atbildīga. Atbildīgi, ja? Kā priekšā? Jūsu. Kādēļ? Tu pati domā neēst? Elīna kungam! Šī pasākuma iniciatora, organizatora Miltu un piena lējēja. Un galvenā taisītāja. Tieši tā. Jā. Tātad, kā jūs domājat taisīt šīs plānās pankūks? Varbūt jums ir kāda īpaša metode? Es redzu pannu. Ar pannu! Jūs to darīsiet ar pannu! Unikāli. Varbūt vēl kaut kas, ko man vajadzētu zināt. Jums pirstīši nedaudz atšauts tā mājot. Ok, labi, tātad Elīna tiek galā ar saviem pirkstiņiem. Jā, Indra, ko tu tur dari? Nē! Un kā tad tev tā plāni, kādām vīzija, kas būs gala rezultāts? Vīzija. Vienkārši, iedomājieties, mums būs panna. Mums būs panna. Nē, pirmkārt, kas būs gala rezultāts? Par to labāk vēl nerunās. Ok, kāds būs gala rezultāts? Kaut ko cētāk. Mēs paņemam pannu, pieliekam tuč eļu, salpuģu. Cik viņa beidzot būs cauri. Viņa beidzot būs cauri no nevilcītu. Tad mēs ieliekam. Tad Indra būs sagatavojis mīkli. Protams, ar Elīciju sākumiem. Un tad mēs ņemam un lējam un cepjam un miltīs pa gaisu un būs vienkārši unikāli. Jā. Un kāds būs paēdis? Jā, tur ir arī kirpiči. Mēs varam pievērsties kirpičam, vai ne? Kirpiči, kā tu jūties? Sapratām, jā. Jā, mums, protams, atmosfēra mums ir vienkārši unikāla. Ok, mums tā super bingo, mums ir cēlēns, mums ir romantiskais. Rozmunda Pilčariem nemaldos. Es domāju, nedarēs. Nekas nenotika. Viss ir pilnīgi kārtībā. Jā, es domāju, mēs varētu, atgriezties pēc reklāmas pauzes, kad jau pāna būs uzpilusi un mīkliņa kārtībā, lai netērēsim ēteru laiku. Es zinu,